jaunām domāšanas formām. Lielākā un slavenākā pilsētas citu vidū ir bagātā Mileta, un tieši no tās arī nāk domātājs Tales. Tāpēc viņu tā pieņemt saukt par Miletas skolu. Kā domā vēsturnieki, tad pieņemsim šī filozofa Talesa tēvs bija feniķietis, māte bija grieķiete. Par viņa dzīvi laiku var spriest pēc saules aptumsuma, kuru viņš pats esot noteicis. Tas esot noticis 585. gadā. No Talesa darbiem, starp citu, nekas nav saglabājies, jo pētniekiem pat nav droši pārliecināti, ka viņš vispār to ir rakstījis. Talesam tiek piedāvāti, teiksim, no laika biedru atstāstījumiem daži izteikumi, kas raksturo viņa filozofisko orientāciju, kā arī virkne atklājumu matemātikas jomā. Par Talesa dzīvi, protams, ir leģendas. Tās stāsta par ka viņam ir bijušas zinības astronomijā un matemātikā, un ka viņš ir, teiksim, ietekmējies no babiloniešiem. Jā, par Talesu tādu biogrāfiju var atkārtot, ka viņš ir bijis arī Ēģiptē. Tales ir sevi apvienojis ļoti preturnīgas raksturiezīmes. Viņš esot bijis visai praktisks cilvēks, kad pētot zvaigžņu ceļus un izmantojot viņam vien pieejamās zināšanas, Tales konstatējis, ka paredzama laba olīva raža viņš jau ziemā iznomājis visas Miletā un dažās kaimiņu pilsētās esošās eļas no spiestuves un ražas laikā guvis labu peļņu. Taču Platons atstāsta leģendu, kas liecina kaut ko savādāku par Talesa attieksmi pret dzīvi. Viņš esot vērojis zvaigznes un lūkojies augšu, un brīdī, kad garām gājusi trāķiete, tāda jauka un ar asu mēli apveltīta kalpone, iekrita sakā. Kalpone viņa ir izsmējusi. Tas tā, lai pasmietos. Tā šeit pievienojās vēl daudzi. Tātad tiem, kas pievienojās, mēs runājam par Miletas filozofisko skolu, un tas ir tātad par sengrieķu, jeb antīko filozofiju. Un kas tad ir tas tajā Talesa filozofijā tik būtisks? Pēc Talesa domām visa pirmsākums ir ūdens. Pirmsākums, proti, kā redzējām līdzīgās atziņās jau grieķu mītā par Homēra eposos, kas būtu tas, kas Tales izteikumu dara filozofisku. Jo, redziet, atšķirībā no mīta, Talesam ūdens nav tikai dzīvības šūpuls, jeb sākotne. Mitoloģiskai domāšanai bija raksturīgs jautājums, no kā radusies pasaule. Un tāpēc topošā sengrieķu filozofiskajā domā pārvēršās jautājumā nevis no kā radusies pasaule, bet kas ir visu lietu pamatā. Un ūdens līdz ar to Talesam ir pirmsākums. Tā sakot, ūdens pirmsākums, tā sakot, materiāls, no kura celta pasaules ēka. Ūdens iemīt visā, tas pārvēršās ledūt vai kā, ja tur stoiķiem tas bija uguns, no kura viss nācis, te šeit ir ūdens. Tales raugās uz ūdeni, un saskata tajā, faktiski pat dievišķo spēku, taču runa nav tikai par apziņu kā pasaules pamata būtību. Svarīgi ir tas, ka pirmo reizi, filozofijas vēsturē tiek lietots pats vienotā skaidrojuma princips. Proti, veidojoties sengrieķu filozofijai, mītam un eposam raksturīgā vēstījuma vietā, stājās tādi argumenti, apsvērumi, domas izklāsts. Talesam piedāvā, tiem, kas pievienojās, runājam par antīko filozofiju, Talesam piedāvā arī izteikumu, ka viss ir dievu pilns. Ko gan tas varētu nozīmēt? Droši vien šis domātājs vēlās teikt, ka šī daudzveidīgā pasaule, kas pavērs cilvēku skatienam, nav tikai parastu lietu kopums, tā ir dzīvības piestrāvota. Un katrā lietā un parādībā ir jaušama visuma elpa, visums. Tādēļ ūdens nav vienkārši viela, pieņemsim Talesa uzskatos, bet tā ir jau dievišķa sākotne. Pasaule, tāpēc viņš tā saka, ka pasaule viss ir dievu pilns, tajā valda vienotības princips.
kurā ikviena lieta un parādība gūst savu izcelsmi. Un šāda vienotā pasaules izcelsme un uzbūves principu meklējumi iezīmē arī topošās filozofiskās domas atšķirību no mīta. Tā arī kā arī faktiski sāk veidot pamatus dabas zinātniskajai atziņai. Tales ir pamanījis arī tādu neaptvermu dziļumu, kas slēpjas aiz redzamās lietu pasaules. Tas ietver visu sevī, jo viņš teica tā, ka viss reālais sakņojas dievišķajā, tā esamība ir īstena un primāra realitāte. Tāpēc, ka Tales vēlas izzināt to, kas atrodas ārpus tieši no šī cilvēciskā novērojuma un aptvertā. Viņš tiecas apjēgt pasauli kā vienotu veselumu, kurā ierādīta vieta ir arī cilvēkam. Un kopš tā mēs līdz ar to varam nonākt pie atziņas, ka kopš Talesa laikiem filozofi nebeidz jautāt par acīm apslēpto un vienmēr jautā, kas atrodas aiz mainīgās lietu pasaules un parādību pasaules. Un viņš, protams, izvēlās, ka tas ir ūdens, tas pirmpamats. Tales cenšas arī saprast, kā laicīgais izaug vai veidojas no mūžīgā vai otrādīgāk, jo viņš teica tā, ka nav nekā mainīgāka par ūdeni, taču tas vienmēr ir tas pats. Tāpat ir arī ar dievišķo. Dievišķais ir mūžīgs un vienmēr līdzinās sev, tas ir mainīgs un tieši tādēļ var būt par pirmsākumu tam, kas vienmēr rodas un izzūd. Pirmsākumu Tales apzīmē ar jēdzienu fīzis, ar līdzskani fīzis, grieķi raksta ph fisis, kuru ierasts tulkot kā daba, fizika. Daba. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Talesu mēdz dēvēt arī par natūru filozofu. Tas ir par dabas filozofu. Jāsaka gan, ka šāds termins fīzis tulkojumā ir visai neprecīzs, jo tas neapzīmē dabu šī vārda mūsdienu izpratnē. Sengrieķu filozofijas sākotnē fīzis ir tas, no kā viss izaug, rodas. Jeb fīzis ir visu lietu un parādību dzīvais pirmavots. Daba, pieņemsim, senajam grieķim nav un nevar būt tikai lietu un parādību kopums, jo raugoties pasaulē, grieķis redz pulsējošu aktivitāti un tādu vienotības principu, kas dara iespējamu arī atsevišķu lietu esamību. Katrā ziņā šis te fīzis, termins, ar jēdziens fīzis, kuru mēs tulkām kā dabu, būtībā jau norāda uz realitātes principu. Tāpat kā Tales, viņa skolnieks Anaksimandrs, tas ir vēl viens, tā sakot, viens no senākajiem filozofiem, kas ir pieskaitāms pie grieķu, teiksim, sengrieķu filozofijas, ir Anaksimandrs. Darbības laiks viņam ir no 610. līdz 540. aptuveni. Viņš ir visai zinātnās ar tādu izbrīnu pilnu skatienu, viņš raugās pasaulē, viņš nodarbojās ar astronomiju, meteoroloģiju, arī ģeogrāfiju un varētu teikt citām zinībām. Vēl tāpat kā Talesam, viņam nav vienaldzīga sabiedriskā dzīve, viņš ir organizējis ceļotājs, kas dibina kolonijas pie Melnās jūras, un ir tāds nostāsts, ka viņš pirmais izgatavojas debesu globusu, starp citu Anaksimandrs, kā arī uz bronzas plātnes uzzīmējis zemes karti, kurā bijušas attēlotas jūras, zemes un upes, protams, sava reģiona. Skaidrojot, tas ir, pieņemsim, Anaksimandram tāds kultūra vēsturisks atklājums piedāvāts, bet skaidrojot dzīvu būtņu izcelšanos jūrās, zemēs un upēs, arī to viņš darīs. Viņš runā par attīstības periodiem.
Proti, pēc viņa domām cilvēces šūpulis, tas tā sākotne, tas Anaksimandra uzskatos ir okeāns, un vienā no evolūcijas sākotnējām formām cilvēks bija zivī līdzīga būtne. Tā kā šeit var teikt, ka mēs visi zinām, ka evolūcijas teoriju mēs vienmēr saistām ar Čārlsa Darvina vārdu, pareizi, ja? To evolūcijas teoriju. Viņam šis te darbs, Čārlam Darvinam šis te darbs sugas izcelšanās, bet, ja tā ieskatās, kur ir Čārls Darvins jau cik tur gadsimti paies, bet Anaksimandram ir arī šī te, tāda evolūcijas forma, ka cilvēks kā zivī līdzīga būtne. Tomēr visvairāk turpmāko paudžu filozofu uzmanību ir saistījusi viņa Anaksimandra izteiktā doma, ka visa esošā lietu pamatā, visu esošo lietu pamatā, jeb šis te pirmpamats, ir apeirons. Un šis te jēdziens apeirons, tas nozīmē tādā tulkojumā neierobežotais, nenoteiktais. Viņam ir apeironam ir divas nozīmes. Neierobežotais, nenoteiktais, ka visu pamatu pamats ir neierobežotība un nenoteiktība. Un tā, piemēram, kāds no antīkajiem avotiem mums stāsta, ka Anaksimandrs, kas bija Talesa draugs, skolnieks, apgalvoja, ka visa rašanās un bojājas cēlonis ietverts bezgalīgā apeironā, no kura pēc viņa vārdiem izdalījušās debesis un vispār visa pasaule, kuru skaits ir bezgalīgs. Tāpat arī šis te Anaksimandrs apgalvoja, ka tas arī viss iet bojā, bet daudz agrāk notikusi to dzimšana. Turklāt no laika gala pa apli notiek tāda atpakaļ atgriešanās, un viņš saka, ka rodoties šai pasaulē no mūžīgā atdalījusies dzimšanai, nobriedušais siltums un augstums, un ka no tā liesmas loks ir, es viņu faktiski citēju, apaudzis gaisam ap zemi kā miza kokam, jo liesmas lokam atraujoties un ieslēdzoties apļos, izveidojosies saule, mēnesis un zvaigznes. Tāds interesants, varētu teikt, tāds drusku, varbūt tās pat naivs apgalvojums, bet tas tikai parāda to, ka interese par dabu ir un šo te pirmpamatu meklējumiem. Anaksimandra uzskati varētu arī tā salīdzinoši atgādināt autora Hesioda. Hesiodam ir tāds darbs ar nosaukumu Teogonija, proti, un tur ir tā doma tāda, ka pasaule dzimst no bezgalīgā un nenoteiktā apeirona, jo tas ir Hesioda mitoloģiski tēlainajā redzējumā, visa esošā sākotne ir, Hesiodam tas bija drūmais un tumšais, tāds īpašības vārdi, jeb hauss. Tomēr šķietami līdzīgajās pasaules sākotnes meklējumos visai viegli ieraudzīt arī principiālas atšķirības, jo ja Hesioda šī te kosmogonija, vai viņa kosmogonijā vai visuma elementi tiek pielīdzināti dzīvām būtnēm, un to rašanās nosaka dzimšanas tādi dzimuma attiecības zeme, dzemdē, zvaigžņoto debesi, kalnu un jūras. Anaksimandrs, apliecinot topošās filozofiskās domas tādu racionālistisku orientāciju, tiecas rast citu atšķirīgu pasaules izcelsmes un uzbūves skaidrojumu. Un kā liecina varbūt šis fragments, Anaksimandrs uzskata, kad debesis izdalījusies no zemes, savukārt debesu ķermeņi radušies no ugunīgā loka, tam atraujoties un ieslēdzoties apļos, kā saka viņš, tas ir filozofs cenšas atbrīvoties no mitoloģiskajām apziņām raksturīgajām tāda antropomorfo pasaules redzējuma. Viņa atziņās iezīmējās pāreja no mitoloģiski tēlainā pasaules skatījuma, tīri mitoloģiski tēlainā, uz jau tādu teorētisko domāšanu šī vārda grieķiskajā izpratnē, kas nozīmē
dzīvā kosmosa, pasaules uzbūves un arī intelektuālo, jeb cilvēka domājošo vērojumu. Protams, ka saglabājot tēlainu mākslinieckā pasaules skatījumu, Anaksimandra filozofija apliecina tieksmi uz abstraktās domāšanas veidošanu. Protams, šis filozofs Anaksimandrs nenosauc konkrētu vielu un materiālu, no kura būtu būvēts visums. Viņš nenosauc. Viņš saka, visa pamatā pirmpamatā ir šis apērons, nenoteiktība. Jo viņš saka tā, ka apēronam, ja nenoteiktībai nav vecuma, un tas arī nebojājas. To neierobežo ne vieta, ne laiks. Apērons ir pirmsākums, jeb šis te arhē, kā saka grieķi. Apērons ietver sevī visu parādību daudzveidību, no tās dzīlēm izaug vai veidojās bezgalīgi daudzās pasaules. Šim apēronam piemīt radošs spēks, un ar to saistīta ir mūžīga kustība, kuras rezultātā no apērona no šīs te nenoteiktības izdalās pretstati, kuru savstarpējā iedarbība arī nosaka tādu kosmisko procesu kārtību. Arī atziņā par apēronu ir saskaņota Anaksimandra mācībā par pasauli. Un, piemēram, runājot par Anaksimandru, jāatgādina, ka arī laiks norāda katrai atsevišķai lietai un būtnei savu noteiktu mēru. Un tas arī tās bojā eju, tātad katrai lietai ir sekas. Viņam tā citāts pieder, ka sekas ir sots, kas katrai lietai jāmaksā par to, ka tās dzīvē ir bijusi, ka viņa dzīvē ir bijusi, kas attiecās uz cilvēku, tad, protams, tās ētiskās kategorijas, kad dzīvē sekas ir nāve, un ka tas sots ir, kā tu esi dzīvojis, ja? Un tā ir tā samaksa. Nāve ir kā samaksa, un tas tā ļoti skaisti teikts. Un vēl viens no pasaules uzbūves tādiem vispārējiem principiem ir pretstatu harmonijas likums, kas, arī parādās Anaksimandra filozofijā, proti saucās, ir pretstatu harmonijas likums. Proti, to nosaka kosmiskā rakstura taisnīgums, jeb dīke, kam pakļauts ir gan cilvēks, gan dievi, gan dabas stihijas, jo pasaules harmonija nemitīgi izjauc no apērona nākušās pretējās stihijas, tātad pretstati, kuri tiecas gūt pārsvaru viens pār otru. Tāpēc, pretspēku cīņas rezultātā, tā varētu teikt, ja pretrunu cīņas rezultātā rodas jaunas lietas, jaunas parādības, liekot, tā sakot, nogrimt nebūtībā citām, jeb vecajām, un izraisot šo te nebeidzamo un arī neizbēgamo atmaksu. Šajās atziņās mitoloģiskā forma izteiktā doma par likumsakarīgu, par ritmam pakļautu dzīvības un nāves tādu miju. Visuma pulsācija sākas un beidzas, kā, es tādu viņu citēšu, beidzas mūžīgajā, neierobežotajā un dzīvajā apēronā vai nenoteiktībā. Šī kustība ir bezgalīga un neizsmeļama. Un kā liecina Anaksimandra izteikumi, viņš nesaskata tādu principiālu atšķirību starp dabas un sabiedrības parādībām, starp dabas likumu un likumisko normu, kas ir cilvēkam, jo cilvēks viņa izpratnē ir kāda universāla, vienam un tam pašam likumam pakļautā veseluma daļa. Pēc filozofijas vēsturnieku domām Anaksimandrs pasauli izprot pēc analoģijas faktiski ar pilsētu valsti, ar polisu, kurā valda kārtība un abstraktās tiesību normas. Viņa filozofija nav tāda antropomorfi mitoloģiskā pasaules redzējumā,
taču tā ir nepārprotami arī sociomorfa. Proti, ka tā gudrība vai tā filozofija ir arī ne tikai no manis, bet arī no sabiedrības, kopējās. Tas ir pasaules aina, ir pastāvošās sociālās kārtības tāds analogs un paraugs. Un polise viņam ir vienots un vispārējs veselums, kam piemīt iekšēja harmonija un likums. Līdzīgi tam, kā sabiedrībā valda pat bezpersonisks likums, tāpat arī viņa filozofijā šis apērons, šī nenoteiktība, bezpersoniskās pasaules pirmsākums nosaka visu šo te kopējo procesu norises mēru. No apērona saduroties pretējiem spēkiem, piemēram, kaut vai karstumam un augstumam, sausumam un mitrumam, pakāpeniski veidojas kosmos, jeb šī jau sakārtotā pasaules aina. Anaksimandrs līdz ar to raugās uz pasauli kā uz mākslas darbu, kura būtiskākās iezīmes, tā galvenā rakstura īpašība ir harmonija un atsevišķu daļu saskaņotība. Kā liecina vēsture, tieši Anaksimandrs vārdu kosmos, starp citu kosmos, sakārtotais pretstatā haosam, jo kosmos ir sakārtotība. Burtiski tas nāk no viņa, no atsevišķām lietām un ir pārnesis arī uz visumu kopumā. Atbilstoši prasībām pēc skaistuma un sakārtotības, šis filozofs veido pasaules modeli balstoties uz sakrālo skaitli 3. Viņam 3 tas ir svētais skaitlis un tā arī reizinājumiem. Piemēram, viņš ir teicis tā, ka Zeme viņa skatījumā ir cilindrs, kas brīvi pelda milzīgā telpā. Zemes platums ir 3 reizes lielāks nekā augstums. Mēs varam pasmieties, protams, bet tur elipses teorija sasaucās. Noteiktā attālumā no Zemes atrodas, tas viņa apgalvojums, atrodas zvaigžņu sfēra, un tā, piemēram, mēnesis un saules sfēra. Tāpēc viņpus tā visa atrodas šis te nebeidzamais, bezformīgā viela nenoteiktība, jeb atsevišķās sfēras sakļaujas vienotā kosmosā. Un Anaksimandra izpratnē pasaulē sfēriska uzbūve, kas sevī ietver kārtību un regularitāti, to raksturo telpiskais galīgums. Šis priekšstats ir viens no tādiem grieķu filozofijas, grieķu kultūras un pasaules skatiem pamat elementiem, kas iesakņojās rietumu kultūrā, valda līdz pat, starp citu viņš valdīja līdz pat Kopernika laikiem. Runājot par vispār līdz Kopernika laikiem, jau vēl filozofija fiksē arī šo te, mums ir heliocentriskais pasaules izpratnes modelis, jā, bet pirms tam bija ptolomeiskais. Ir tāds dzirdēts, Ptolomejs, ne? Jā? Ir dzirdēts? Tas ir Nav, tas ir tāds, tas bija Ptolomejs, bija ēģiptiešu vispār valdnieku vārdā nosaukts, jā. Ja, ka pasaule ir statiska, ja, ka viņa nekustās, viņa ir plakana, saprotiet, ja viņi tur var turēt 3 vaļi, 3 ziloņi, es nezinu, vēl kaut kas 3, tas tā ļoti anaksamandriski. Runājot par sengrieķu filozofijas sākotni, līdzās Talesa un Anaksimandra vārdam, varam pieminēt arī Anaksimenu vārdu. Anaksimandrs, RS, ja, un Anaksimens, NS, Anaksimens. Tāpat kā Tales, Anaksimens, viņš par pamatu pasaulē pieņem noteiktu vielu. Un Anaksimenam šīs pirmsākums ir ēteris vai gaiss. Ētera vai gaiss, kuram šī filozofa skatījumā nav nekādu robežu. Līdzīgi kā Talesam ūdens, tad Anaksimenam gaiss ir dzīvības piestrāvots un tam piemīt dievišķās iezīmes. Pēc viņa domām, pēc Anaksimena domām, pasaules redzamās lietas rodas gaisam sabiezējoties un izretinoties,
gaisam sabiezējot, veidojas vēji, mākoņi, rodas zeme, pat akmeņi. Izretinoties, tas kļūst par uguni. Un Anaksimens uzskata, ka gaisam saspiežoties, vispirms radusies pēc formas ļoti plakana zeme. Es tādu viņu citēju. Tieši plakanā forma ļauj tai turēties gaisā, plakanā. Tas atļauj turēties gaisā, saule, mēnesis un citi debesu spīdekļi celšies no zemes. Tas ir viņa uzskats. Saules būtība neatšķirās no zemes, jo ātrās kustības rezultātā tā sakarst un izstaro gaismu un siltumu. Nav grūti arī Anaksimena atziņas saskatīt līdzību ar Hesioda mitoloģiski kosmoloģisko uzskatu. Tomēr nevar palikt nepamanīt arī atšķirības. Hesiodam visuma elementi dzimst līdzīgi kā dzīves būtnes. Anaksimens to izcelsmi cenšas skaidrot balstoties uz jau universāliem pasaules uzbūves un norišu principiem, jo pēc viņa domām pasaules procesa pamatā ir nemitīga gaisa kustība, un citēšu viņu, ja tas nekustētos, tas neradītu visas tās izmaiņas, kuras tas rada. Tātad, ka gaisam kustoties. Anaksimens tāpat kā senvēstures laika biedri interesējās par dabas parādībām un norisēm un centās tās skaidrot. Viņam ir tāds visai pareizs priekšstats par mēness gaismas izcelsmi un arī par mēness aptumsuma būtību. Šis filozofs, piemēram, salīdzina cilvēka ķermeni ar kosmosa uzbūvi. Viņam piedēvēja tādu izteikumu, Anaksimenam tādu izteicienu piedēvēja, ka, es viņu tūlītās gribēju jums precīzi nolasīt, kā mūsu dvēseli ir gaiss, kas mūs pārvalda un visur satur kopā, tā arī visu kosmosu aptver elpa un gaiss. Un pēc filozofijas vēsturnieku domām šajā atziņā ir jūtama austrumu mācības ietekme, jo grieķu filozofijā šīs atziņas kļūst saudabīgi no krāsu, iemiesojot un izsakot pasaules vienotības principu. Galu galā, ja mums jānonāk arī pie secinājuma par šiem te senajiem domātājiem, jo sengrieķu filozofija tās faktiski sākotne ir orientēta kosmoloģiski. Tas ir uz dabas arī mūsdienās. Tā tiecas atklāt tādu vienotu pasaules uzbūves principu, kā visa esošā pirmpamatu. Tas, ka šis te pirmpamats vienam ir ūdens, vienam ir gaiss, vienam ir, piekrītat, šis te nenoteiktais, parāda uz to metodi. Miletas filozofi, faktiski nav pilnībā saraujuši saites ar mītu, un mēs nevaram teikt, ka Miletas skola, un šī te filozofijas tas pirmsākums, saraut, nē. Miletas filozofa tajās atziņās mitoloģiski mākslinieckais redzējums, likumiskie un arī tiesiskie priekšstati, kas tiek attiecināti uz pasauli kā dzīvu un dievišķu veselumu, tomēr savienojas, bet jau ar tādu topošu, abstraktu, jēdzienisku domu, lietu un parādību argumentētāku skaidrojumu. Tā mēs faktiski nonākam pie Herakleita un Parmenīda. Pie Herakleits. Ir dzirdēts Herakleits, ko? Heraklīts. Jā, ir. Ir dzirdēts, jā. Parmenīds, tāds čoms, Parmenīds nav dzirdēts. Labi. Visi pazīst Herakleita slaveno teicienu, ka divreiz tai pašā upē nevar ieiet, vai ne? Ir tāds dzirdēts noteikti. Un nedz divreiz pieskarties pie mirstīgās būtnes attiecībā uz tās stāvokli. Es gribēju nolasīt jums faktiski visu šo citātu, jo mēs vienmēr tikai par to upi sakam, bet
Bet tas pilnais izvērsums citātam no viņa darba ir tā, ka divreiz tajā pašā upē nevar ieiet, nedz divreiz pieskarties pie mirstīgās būtnes attiecībā uz tās stāvokli, jo pārmaiņas, straujums un ātrums izkliedē un atkal savieno un pietuvojās un aiziet. Nu, tas tā ļoti tā pamatīgāk jau. Un, nu, tas ir Heraklīte. Jā, viņam parasti mēs sakām Heraklīts, ITS, bet grieķiski sanāk Herakleits, nu, ja mēs gribam viņu tā oriģinālā vārdā lietot. Nu, faktiski jau turpat vairāk kā 25 gadsimti mūs šķir no tā laika, kad Jonijas pilsētā Efesā, nu, savas domas par pasauli izteica sengrieķu šis te gudrais, viedais Herakleits. Viņš dzīvojas tā, kaut kur no 544. gada līdz 483. gadam, protams, pirms mūsu ēras. Saglabājušies ir apmēram arī 150 fragmenti no viņa izteikumiem, kā arī dažādas liecības un atstāstījumi, kas atrodami citu tā laika autoru darbos. Herakleita izteikumos doma ir maksimāli koncentrēta, tās skan aforistiski, varētu teikt poētiski, taču tā nav poēzija. Tajā slēpjas tādi, nu, teiksim, arhaiski, tādi seni dziļumi, traģika, kas rodas saduroties ar mitoloģiskās pasaules izjūtu, ar vēlēšanos faktiski pat atbrīvoties no mīta. Nu, tāds arī, nu, piemēram, ir tāda pilsēta Delfi, ja, un Delfos tur darbojās tie orakuli, ja pareģi, un Delfu orakulu izteiksmes svinīgums, domas un apslēptība savienojas arī ar tādu, nu, tas ir, ja runā par Herakleitu, ar tāda Aizhila, no Aizhils tas ir traģēdija, autors traģēdijas, nu, traģēdijas radītājs, talantīgākais grieķu tur literatūrā, teiksim tā, jo katrs viņa, nu, izmantotais vārds jāuztver kā vienība, kurā savijas abstrakta jēdziena aizmetis. Pastāv uzskats, ka Herakleits ir bijis viens no pirmajiem grieķu filozofiem, kura tekstos parādījās termins kosmos. Ļoti daudz pētnieku to saka, bet es tur tā sāku domāt, ka kosmos jau parādījās arī Anaksimenam. Un, nu, tur ir tāds akadēmisks strīds. Tulkojumā, jā, nu, faktiski atgriežoties pie tā vārda kosmos, tulkojumā tas nozīmē sakārtotība, kosmos, sakārtotība, kārtība, arī starp citu, nu, ja tā tulko literāros teksts, arī greznums un arī visums. Faktiski viņam tādas, nu, 4 nozīmes šim vārdam: kosmos, sakārtotība, kārtība, greznums, visums. Šim vārdam ir ne tikai tāds astronomiskais saturs, tajā jaušam arī likumiska, poētiska un pat sociāla pieskaņa. Kosmiskais nozīmē sfēriski noslēgto pilnīgo pasauli, jo tikai tāda ir iespējama sakārtotība un skaistumā un harmonijā. Nu, tas ir Herakleita uzskats. Kosmos nav atsevišķu lietu kopums, bet gan lietas un parādības veselumā, vienībā, sasaitē, jo visam tas ir viens un tas pats. Par to liecina Herakleita slavenais izteikums, kur viņš teica tā, ka šo pasaules izkārtojumu visiem vienu un to pašu neviens dievs, neviens cilvēks nav radījis, bet tas vienmēr ir bijis, ir un būs mūžīgi dzīvā uguns, mērā uzliesmojumā un mērā nociestošā. Redziet, antīkās kultūrās daudzas, nu, mitoloģiskās dievības tika izprastas, nu, kā uguns. Un jau pie stoicisms jau tas būs vēlāk, bet es ar vēl senākajiem avotiem gribēju jūs iepazīstināt, jo, piemēram, Empedokls tāds arī, nu, pirmssokrātīts faktiski, par uguni sauca Zevu, Orfiķi par tādu dēvēja Hēliju. Senajā Grieķijā, nu, pazina domu par dabas stihiju pārvēršanos par 4 elementiem, kurus jūs jau zinat, tur ūdens, uguns, zeme, gaiss. Mācībā par uguns varenību un pat dievišķumu bija sastopamas arī Hipokrata un, nu, teiksim,
tekstos. Uguns kults pastāvēja arī ne tikai Grieķijā, bet pat austrumos, Zoroastrismā, senajā Irāņu reliģijā, kas izveidojās 7. gadsimtā pirms mūsu ēras. Vai tas nozīmē, ka Heraklēts būtu gribējis apliecināt jau pastāvošo mitoloģiski reliģisko priekšstatu par uguni, vai varbūt izteikt kaut ko citu nebijuši, vai arī uguns ir jāsaprot kā vielas degšanas process, liesma, kas uzšaujās virs kvēlojošām oglēm, vai pavisam kas cits? Izteikumi par to, ka uguns ir saprātīga, ka dvēsele, ieklausieties, ka pat dvēsele ir uguns, ka par visu valda zibens, liek revidēt sadzīvisko izpratni un meklēt to saturu, kuru Heraklēts ieliek šajā vārdā. Uguns viņa izpratnē ir kosmiska, tā ir tīra, kas piepilda pasauli, tā ir visa virzītāja un visam piešķir formu. Un līdz ar to uguns, protams, viņam ir kā tāda dziļākais pirmsākums, jeb šis te pirmpamats. Heraklēta mācība par uguni, protams, ir simboliska. Uguns ir saistīta ar priekšstatu par nemitīgu iekšējo kustību. Uguns kustas pati, tā ir it kā mūžīgi dzīva, tāpēc izmaiņām pasaulē, kā uguns izmaiņām, nav nepieciešams nekāds ārējs spēks. Tēze kosmos ir uguns, viņš apgalvoja, ka kosmos ir uguns. Nenozīmē to, ka kosmos deg, bet drīzāk to, tur ir tas līrisms, ka tas atrodas nemitīgā paškustībā. Mūsdienās mēs teiktu enerģijas nezūdāmība, ja? Enerģija. Pareizi mēs uguni aizvietojam ar šo uguns ir pasaules harmonijas dinamiskais aspekts. Lai būtu harmonija un sakārtotība, ir jābūt arī dinamikas pretpolam, jeb tai statistiskai pusē. Un šajā sakarā būtiski ir atzīmēt, ka bieži pieminētais Heraklēta izteikums divreiz tajā pašā upē nevar ieiet, nenozīmē tikai un vienīgi domu par tādām neaptveramām un pārvērtībām. Kosmos nav jāsaprot kā haotisks, nemitīgas izmaiņas, kā upes ūdens nerimtīgais tecējums, kuru nevar apstādināt un fiksēt uz mirkli. Drīzāk tas ir tāda noteiktība un likumība. Tā ir arī viņa viena no pretrunām, jo kosmos nav domājams, ka nesakārtots, nelīdzsvarots, nestabils. Heraklēta pasaules kārtība un harmonija tikai raksturīga kā mūžīgā kustība. Mūžīgā kustība, turklāt redzamā pasaule arī ir kustība, pēc viņa domām ir tikai veseluma viena puse, jo mūžīgajā lietu un parādību plūdumā šis filozofs cenšas saskatīt ritmu, tātad secību, un kas viņam jau ir harmonija, kas atrodas visa esošā pamatā, un šis ritms atkārtojās. Līdzsvars kosmosā rodas caur uguni, līdzsvars. Jo vairāk kosmosā uguns, jo mazāk citu vielu, kurā tas pārvēršas. Tāpēc uguni Heraklēts raksturo kā dzīvības aspektā. Uguns trūkums ir kosmosa veidošanās un uguns pārpalikums pasaules ugunsgrēks, kā saka viņš. Es atvainojiet, tagad es varu uztaisīt 10 minūtes starpbrīdi. Drīkst atlaidīsiet mani? Bija saprotams? Jā, protams. Ko saka Armāns un Dmitrijs, kurus redzu? Protams, starpbrīdis vienmēr ir laba lieta. 44, ja pēc 10 minūtēm būšu klāt, labi? Paldies!
Nu, vēlreiz labdien! Esmu atpakaļ. Paldies, ka atlaidāt mani. Bija mājas lieta. Es atvainojos vēlreiz. Nu jā, un atgriežoties pie lekcijas, jā, nu, līdzsvars kosmosā rodas caur uguni, un Herakleitam nu, ir tāds izteikums, nu, ka viņš saka tā, ka sacīdams tā visu pārvalda kerams, jeb zibens, nu, grieķu valodā, tas ir pareizi, jo šis te kerams ir arī, viņš saka arī, ka šis uguns ir saprātīga un ir iekārojama no cilvēka prāta puses. Tāpēc mūsdienu jēdziens saprātīgs ir saistīts ar netulkojamo sengrieķu filozofijas terminu logos. Daži filozofijas vēsturnieki uzskata, ka Herakleita mācībā uguns un logos, starp citu, ir viens un tas pats, kā tāda viena elementāra substance. Citi domā, ka par tiem jārunā kā par vienas esamības divām pusēm. Taču nevar atdalīt vienu pusi, piemēram, uguni kā lietisko materiālo pirmsākumu no otras, kā logosu, kā ideālo, kā likumsakarīgo, kā saprātīgo. Tāpēc visi jēdzieni Herakleita mācībā ir jāskata, tādā kopībā, sintētiski, tikai tad atklājas būtība. Pagaidiet, man zvana, es iziešu mirklīt, labi? Uzgaidiet mirklīt. Vēlreiz. Jā, bet vakar vēl skatījos. Pašā vakarā neskatījos, bet skatījos. Labi, pārbaudīšu vēlreiz. Ja? Jā, bet pēc pusstundas es būšu, pieslēgšos tajā klasē. Ja? Jā, paldies. Tā es atvainojos no darbiem zvana. Tā, kaut kāds trakums no rīta sanāk. Tātad, tas uguns, jā, faktiski šeit ir tā, ka visi jēdzieni Herakleita mācībā jāskata kopumā, un tikai tad atklājas būtība, jeb šī te kosmiskā uguns, faktiski viņš saka kosmiskā uguns, logos un liktenis. Logosu var izprast arī kā spēku, kas liek mainīties lietām, jo logos veido cīņu un harmoniju. Logos ir augstākā dievišķā vienība, kurā sakņojas visā pārējošās pasaules parādības, tāpēc dievišķais logos runā caur cilvēku. Un Herakleits apgalvo, ka nevis mani, bet logosu sadzirdot ir gudri piekrist, kad cilvēks vispār piekrīt savai domai. Ar to tiek izteikta doma, ka viss ir viens un ka pasaule tiek skatīta kā vienota. Logos atklājas cilvēka dvēselē, kura kā kosmiskā daļa saistīta ar nesaraujamām saitēm. Logos ir nepieciešamība un liktenis, tāpēc logos ir tas, kas kustībā ienes mērķtiecību un izmaiņas, kārtību un cilvēkā savukārt dziļumu. Herakleitam ir arī izteiciens, ka dvēseles robežas tu iedams neatradīsi, kaut arī ikdienā ceļu izstaigātu tik dziļš ir viņa logos. Tas nozīmē, ka cilvēka garīgās spējas, tā teikt, mūsdienās bagātinās, padziļinās, kļūstot samērojamas ar pasaules logosu. Jāņem vērā, ka Herakleits runā par vienu logosu, gan pieminot cilvēku, gan kosmosu, gan uguni, gan lietas, jo antīkajā kosmosa modelī cilvēka samērojamība ar pasauli ir jau dota, jeb praktiski iepriekš pieņemtajā. Cilvēciskais netiek pretstatīts esamībai. Tas cilvēciskais parādās jau aprakstītajās Herakleita terminos,
jo jau Heraklēts teica, ka kosmos kā visuma un cilvēku pasaule, uguns kā pasaules dvēsele, dvēseles princips jau pastāv. Katrā ziņā dažreiz no tāda izteikuma Heraklēts saka, ka tiem, kas ir nomodā, ir sakars ar vienu no kopīgajām konkrētajām lietām. Faktiski jau jautājumi par Heraklēta filozofiju var veidoties daudz, jo Heraklēta mācība faktiski ir saistīta ar iekšējo cilvēku, ar šo te homo interior, uguns un logos. Heraklētam ir viena doma, par kuru mēdz arī pasmieties. Pat saka, ka tā nav jau sevišķi gudra, un šī te doma skan tā, kad vīrs ir piedzēries, viņš streipuļodams tiek vests no brieduma gados nesasniegušā zēna un nesaprot, kur dodas, jo viņam piemīt mitra dvēsele. Visi piedzērušies, tā tad ir ar mitru dvēseli. Šo domu dažkārt uztver ļoti primitīvi. Protams, ka alkohols gluži vienkārši samērcējis dvēseli, kas atrodas kaut kur ķermeņa iekšpusē. Taču jāņem vērā, ka Heraklēta mācībā uguns, sausums, slapjums ir simboli, kas izsaka ne tikai fiziskās īpašības. Piemēram, tādā Filipona komentāros par Aristoteļa traktātu, piemēram, ir teikts, ka ar uguni nav jāizprot liesma degšana, bet gan sausi izgarojumi, no kuriem sastāv dvēsele. Tāpēc mācībā par uguns saprātīgumu izskan doma, ka uguns viscaur ir prāts, jēga, un prāts viscaur ir uguns. Uguns dara sausu, prāts attiecīgi pārvērš visu juteklisko nenoturīgo gaisā saprātīgumā. Tāpēc doma par to, ka prāts vai dvēsele saistīta sausumu, izstarošanu, gaismu plaši tiek izstrādāta antīkajā filozofijā pēc Heraklēta. Bet sausums, izstarojums ir pretstats mitrumam, kas atkal slēpjas tumsā. Tātad dzērāja dvēsele ir cietas ne tikai daudz fiziski, tā sakot, pasmejoties par šo, varbūt tās Heraklēta teikto, Heraklēta teikto, cik simboliski tā ir nonākusi pretstatu varā. Pretstatu spēle ir Heraklēta arī uzmanības centrā, jo uguns ir kosmosa logos, uguns ir savu spēku, skaistumu un draudīgumu parāda zibenī. Jo Heraklētam tāds piedēvētais teiciens, ka visu pārvalda kerauns, jeb zibens, zibens izsaka negaidīto, acumirklīgo, gaišo un apžilbinošo. Un šajā simbolā faktiski koncentrējās divi pretstati – nejaušais, negaidītais un valdīšana. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka valdīšana saistās nevis ar nejaušo, bet ar likumsakarīgo. Tāpēc zibens ne tikai satricina un uzmodina, bet arī saka, kā saka Heraklēts, vērtē un soda. Zibens ir uguns koncentrācija, kas acu mirklī izgaismojās. Vispār traģiskais pretstatu hauss, viņam sanāk tā, ka no cilvēka iznāk šis te pretstati, pretrunas. Jums ir dažreiz dzīvē pretrunas, ko ir vai ne? Bet traģiskais pretstatu hauss neizslēdz šo te kosmosa gaišumu, jo Heraklēts uzskata, ka viss vēl ir skaists, cēls, skarbs, nepieejams, tāpēc cilvēka doma saskata kosmosa noslēpumā, grib saskatīt kosmosa noslēpumu un cenšas to atminēt. Cilvēks zibens gaismā grib ieraudzīt mūžīgās tapšanas un cīņas saskaņu, uguns arī tādu kosmisko mirdzumu un spēku, taču pateikt par to var tikai mītiski simboliskos tēlos, no kuriem laužas ārā topošā filozofija. Un Heraklēta bagātība ir doma un simbolu dziļums drīzāk. Tā varētu teikt, tādā rezumējošā daļā tiešām simbolu un doma dziļums, kas pārsteidz un izraisa varbūt apbrīnu nākamajās paudzēs, kas arī mums tā skaitā. Kaut gan mēs arī atrodam tur šīs te prāta pretrunas. Vēl viens tāds domātājs, tas ir Parmenīds.
Parmenīda dzīve un filozofiskā darbība saistīta ar Dienvidu Itālijas pilsētu, grieķu koloniju Eleju, kurā viņš ir dzimis 6. gadsimtā pirms mūsu ēras, miris 5. Tur tos precīzos gadu skaļus nevaru pateikt. Senie nostāsti stāsta, ka Parmenīds esot bijis savas pilsētas patriots, pat aktīvs politiķis, kas izstrādājas tā likumus, taču precīzas ziņas par to nav saglabājušās. Vēl nedrošākas ir ziņas par to, ka Parmenīds jaunībā esot devies uz Ēģipti, lai tur mācītos matemātiku un astronomiju. Savu mācību Parmenīds izklāsta, tur gan ir saglabājies darbs tādā poēmā par dabu, saucās viņa tās poēmas nosaukums par dabu. Viņa poētika, arī rakstītais vārds, iztēle, uzbūt tādu fantastisku ainu, piemēram, rati, kuros ir iejukti vareni rumaki, saules meitas vadīti, paceļ filozofu padebešos no tumsas nakts valstības, viņš nonāk gaismas pasaulē. Parmenīds faktiski, ir bieži vien arī tā analizēts kā dzejnieks, bet viņa citātus daudz nepieminēšu. Un, kādi Parmenīda argumenti, cenšoties pamatot mums cilvēkiem ierasto pasaules redzējumu un kas viņam ir tik būtisks. Mūsdienu cilvēkam Parmenīda sniegtie pierādījumi varētu likties visai nepārliecinoši, taču pats filozofs pilnībā ļaujas stihijai, kuru līdz tam laikam neapjaustās iespējas. Viņa doma gājiens ir visai vienkārši. Viss, par ko runā un domā, vienkārši ir. Tas, par ko domā, tas ir. Tas ir apmēram tā, kā mēs sakām tagad mūsdienās, ka domas materializējās. Tātad tas jau ir. Nav iespējams domāt un runāt savādāk, kā vien domājot un runājot par to, kas ir. Tāpēc domāt neko ir tas pats, kas nedomāt, bet runāt nekas ir tas pats, kas nerunāt. Tieši tādēļ tāds nekas nav domājams un izpaužams. Līdz ar to domāt un būt, viņam tā ideja tāda, ka domāt un būt savienojas un sakrīt, jeb runājot Parmenīda vārdiem, viens un tas pats ir domāt un būt, ka tas ir viens un tas pats domāt un būt. Un vēlāk šo Parmenīdu domu, to izteikumu pārņems pat Dekarts, ja es domāju, tā tad es esmu. Pēc dažu filozofijas vēsturnieku domām šajā Parmenīda argumentācijā iezīmējas svarīgs tāds formālās loģikas domāšanas princips, kuru vēlāk formulēs arī Aristotels, jo Parmenīda argumentācijā ir nojaušama arī matemātiskās domāšanas veida ietekme. Piemēram, matemātikas sfēra ar savu nemainīgo un stingro struktūru, abstraktajiem, taču vispār nozīmīgajiem izteikumiem, kuriem var tikai piedēvēt pamatprincipu statusus, vistiešākajā veidā ir cilvēka iztēlē, faktiski cilvēka iztēlē, jo Parmenīda filozofiskā meklējuma jēga tas veido, jo Parmenīda esamība, absolūtā pasaule, patiesības arī meklējums, kas nekad nevar rasties un nekad arī nezudīs. Esamībai, piemēram, viņš uzskata, ka esamībai nav pagātnes, jo pagātne ir tas, kas vairs nav. Viņš par pagātni izsakās tā, ka pagātne ir tas, kura vairāk nav. Tā nav arī nākotnes, jo tās vēl nav. Un, piemēram, tā citējot Parmenīdu, es tā bieži saku no tāda realisma viedokļa, kāpēc runāt par pagātni, ja viņa ir pagājusi un nav jēgas, ja? Un kāpēc runāt par nākotni, jo viņa nav atnākusi. Tāpēc var runāt tikai par to, kas ir dotajā brīdī. Piekrītat, ja? Mēs tā bieži dzīvojam tur pagātnē vai nākotnē. Un viņam arī tas tāds acumirklīgais tagadnes, tā tagadnes pieņemšana.
Vēl Parmenīdam esamība ir piemēram, viņš saka tā, ka esamība ir mūžīga tagadne, bez sākuma un beigām. Esamība ir patiesība, taču sengrieķu domātāja izpratnē, jebkurai patiesībai savā būtībā mūžīgi ir jābūt nemainīgai. Un viens no Parmenīda izteikumiem skan šādi, ka esamība ir. Lai redziet, latviešu valodā nelieto tādu vārdu irība, vai ne? Starp citu, pirms otrā pasaules kara, universitātē bija tāds ievies vārds irība. Jums pateikt, ka būtu tas, kas ir irība. Mēs sakam vienkārši ir vai nav, vai ne? Un esamības jēdziens Parmenīda filozofā izsaka, ka tas, to, kas paliek tad, kad laika upē norimst visas lietas un parādības. Tas izteica to, ka kas ir vienīgais nezūdošais, tā ir realitāte. Un savā būtībā esamība ir gara celtne, es tā citēju Parmenīdu, ka esamība ir gara celtne, dievības rangā paaugstināta loģiskā struktūra, taču tā ir dievība bez reliģiskās nokrāsas. Reliģijas tur nav. Ar Parmenīdu rietumu filozofijas vēsturē iezīmējās nozīmīga tēma, proti jautājums par īsteno un neīsto realitāti. Ir īstenā realitāte un neīstā realitāte. Un tāpēc mēs to saprotam, ka, jo saskaņā ar Parmenīda pamatatziņām cilvēks domātājs, kas tiecas aptvert īsteno realitāti, savos meklējumos nedrīkst apstāties pie mainīgo un zudošo lietu pasaules, ka šādam cilvēkam jātiec ieraudzīt mūžīgo un nemainīgo, jātiec uz to, kas paceļas pāri jebkurai cilvēciskai empirijai vai cilvēciskai pieredzei. Taču ne katrs spēj ieraudzīt šo īsteno realitāti, ne katrs uz to tiecas. Cilvēks dzīvo taču mainīgajā lietu un parādību pasaulē. Un kā savienot šo pasaules redzējumu ar atziņu, pie kurām pēc Parmenīda domām mūs neizbēgami ved prāta spriedumi. Parmenīds pilnībā nenoraida šķietamību pasauli, par to runā taisnības dievietes poēmas 2. nodaļā. Patiesība var atklāt arī ar domas spēka palīdzību, tas ir neizbēgami. Patiesība, taču redzamā pasaule nedrīkstētu aizēnot skatienu uz īsteno, tikai garā acīm skatāmo pasauli. Tā ir tāda Parmenīda, sanāk tā, ka mēs redzam to savu iekšējo pasauli, tas tā muļķīgi skan, bet vienlaicīgi mēs vairāk gribam redzēt to, ko faktiski mūsu acis tver. Herakleita un Parmenīda filozofija iezīmējas pretruna, kas nodarbina domātāju prātus visā turpmākajā rietumu filozofijas attīstības gaitā, pretruna starp esamību un tapšanu. Tātad ir esamība un tapšana. Mūsdienu vācu filozofijas vēsturnieks Vilhelms Feišenfelds, Herakleitu un Parmenīdu viņš ir tāds viņu arī pētnieks, veiksmīgi nosauc par garīgajiem dvīņiem. Viņam tāds apzīmējums, Herakleits, Parmenīds kā garīgie dvīņi, un ka šo domātāju uzskati patiešām šķirtā veidā pauž divus nešķiramas grieķiskā pasaules redzējuma puses. Jo, kā liecina grieķu filozofiskās domas attīstības gaita, parasti šī pretruna starp dzīves plūdumu, mainīgo pasaules ainu un centieniem rast kaut ko stabilu un noturīgu tiek iedzīvināta kādā atsevišķā domātāja teorētiskajos meklējumos. Herakleita skatiens gremdējās tādā redzamajā mainīgajā pasaulē dzīves tur upes nerimtīgajā plūdumā, viņa doma apliecina tapšanu un maiņu. Savukārt Parmenīds novērš no šāda redzējuma. Viņam pasaule ir kā maldu un ilūziju avots. Kā ir ar jums? Pasaule ir maldu un ilūziju avots? Vai pasaule ir mainīga? Ko? Tātad, ja mēs dzīvojam savā domāšanas pasaulē, tad mēs varam teikt, tas nesaskana manām domām, viss ir ilūzijas, viss ir maldi. Herakleits viss mainās,
man domāšana jau arī ir izmainījusies. Parmenīds iedrošinās pat apšaubīt tapšanas realitāti. Heraklēts, gremdējoties sevi intuitīvi, cenšas apjaust savu un pasaules būtību. Parmenīds meklē patiesību loģiskā domā un jēdzienā, viņa pasaules skatījuma, cilvēka pasaules skatījuma ierobežotība paver viņam šo te prāta sfēru. Kaut arī Parmenīda filosofijā lielā mērā viņa paliek tādā natūra filosofijas ietvaros. Viņš sevi apliecina kā visai ordināli domātāji, iezīmējot pagriezienu punktu sengrieķu filosofijā. Jo natūra filosofija, kosmoloģija, viņa mācībā gūst konceptuālu raksturu un kaut arī daļēji pārvērš par esamības teoriju. Arī Parmenīdam ļoti būtisks ir logos, taču viņam atšķirībā no Herakleita tas nozīmē ko citu. Tad viņam tas nozīmē loģisko domāšanu, tātad savas pasaules, savas domāšanas sakārtošanu. Tomēr nebūtu pareizi aplūkot šos sengrieķu domātājus tikai un vienīgi kā pretpols. Grieķu pati kultūra tverdama pasauli pretstatos, un tā mēs pie tādas rezumējošās daļas nonākam, ka grieķu tā filosofija pasauli tver kā pretstatos. Tas jāsaka gan par Herakleitu, gan Parmenīdu filosofiju, jo absolūti pretstati tiek apliecināti tikai kā teorētisko meklējumu punkts. Taču domas ceļš neizbēgami ved tālāk, un Parmenīds apliecinot mūžīgo nemainīgo esamību, to, kas paliek, kad nebūtībā nogrimušas ir laika zobam pakļautās lietas, domā par cilvēcisko šķitumu un viedokļu pasauli. Tātad šķitums viņam jau ir kā mūsu iekšējās domāšanas viedoklis. Līdzīgi kā tur, kad jūs lasījāt par Platonu un Martina Heidegera to tekstu. Mums paliek vēl 15 minūtes, vai ne? Tā ir. Esat vēl spējīgi paklausīties, jā? Jā. Un tagad arī uz pašām beigām gribu pieminēt sofistiku, proti, kā jau mēs noskaidrojam, sengrieķu tādi natūra filosofija tiecās izzināt pasauli, rast atbildi uz jautājumu par pirmpamatiem, uzbūvi, formas, tapšanas principiem. Un 5. gadsimtā pirms mūsu ēra rodas virkne teoriju, kas pretendē sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Taču pārsteidzošā kārtā atbildes ir pārāk daudz un bieži vien izslēdz viena otru. Un līdzīgi kā mēs varētu teikt, katram cilvēkam ir sava filosofija, vai ne tā? Katrs mēs savu filosofiju dzīvojam subjektīvi, taču, un tas ir likumsakarīgi izraisīja tādu skeptisku attieksmi pret pastāvošajām teorijām, uzskatiem, un pamodinās faktiski kriticisma tādu garu stilu. Arvien aktuālāks kļūs jautājums, vai pasaules izziņa vispār ir iespējama. Vai pasauli vispār ir iespējams izzināt, un ja ir, tad kā tas ir iespējams? Kādi varētu būt tie priekšnosacījumi, lai viņi izzinātu? Tātad centieni atbildēt uz šo jautājumu līdzās pasaules skaidrojumam izvirza citu problēmu, proti cilvēka dvēseli un cilvēka dvēselē izzinošās aktivitātes problēmu. Šo jautājumu risinājums varētu pārvērsties, faktiski bijis vienmēr, arī mūsdienās, un sofistika, kas tāda ir? Proti, sofistika veido pāreju tādu no natūra filozofiskā pasaules skaidrojuma uz pašizziņu. Mēs pasauli izzinām, bet mums jāizzina pašiem sevi. Tā radusies arī sengrieķu filozofija, faktiski viņa veidojās sengrieķu filozofijas krīzes situācijā, taču arī pati ir pasaules uzskatu krīzes liecība, visai pilnīgi atklādama sava laika teorētiskās domas, strupceļu un radīdama, kā turpinot iet šo natūra filozofisko ceļu, kļūst neiespējama izziņa, līdz ar to faktiski filozofija.
Un vārds sofistika, pašu vārdu jāpaskaidro, vārds sofistika jau ir virziena rašanās un pastāvēšanas laikā, bieži vien uztverts, starp citu, ar nepatiku un nicinājumu, kā nievājoša attieksme pret vērojumu vēl šodien. Parasti šo vārdu sofistika attiecina uz cilvēku, kas citus mēģina pārliecināt par acīm redzami neiespējamo. Sofistika, ja par acīm redzami neiespējamo, gan uz politisko, to attiecina, ka visi sofisti ir demagogi, vai vienkārši kuļ tukšus salmus, teiksim tā. Piemēram, pat un šāda attieksme, sekojot vērtējumiem, faktiski sofismam ir devis Platons, vēl pavisam nesen valdīja filozofiski vēsturisku vērtējums, tāds, ka mūsdienu speciālisti par to ir citādās domās. Pēc viņa mūsdienu cilvēku pārliecības sofisti sengrieķu kultūrā veikuši īsti garīgu revolūciju, iespaidojot arī valodas attīstību, literatūru, arī tā laika vēsturisko gaitu. Piemēram, bet vienlaicīgi jāsaka, tur ir smieklīgi tādā ziņā, ka, jā, mana iekšējā pasaule, es pierādīšu tev nepierādāmo, tas ir tāds principiālisms. Kāpēc tādā gadījumā vārdu sofists laika gaitā saklausām negatīvu pieskaņu? Pats vārds taču neizsaka neko sliktu. Sofists nozīmē gudrais, senākos laikos arī cienījams cilvēks. Vēlāk, pats vārds tulkojumā kā gudrības skolotājs. Taču kādu gudrību piedāvā šie mācītie vīri? Un šī gudrība, ko piedāvā, kā pirmo es gribu minēt Protagoru, proti viņam ir tāds teiciens, cilvēks ir visu lietu mērs, apgalvo viens no pazīstamākajiem sofistiem. Cilvēks ir visu lietu mērs. Vispār loģiski skan, vai ne tā? Tur Dmitrijs ir visu lietu mērs, Armands, Renāta, Aleksandrs, tad jūs vārds lās. Ir skaidrs, ka šāda atziņa nav pieņemama tiem, kas cilvēka izpratni pirmām kārtām tiecās saistīt ar kaut ko universālu. Un sofisti patiešām grauj pastāvošo kārtību un senis iesakņoto likumiskās normas. Galvenais, un tas arī ir tas arī neredzētākais, viņi par savu gudrības skolotāju, par savu darbu, ziniet, ko dara? Prasa samaksu, maksā naudu. Izsaprotams, jā? Un tas ir tas negatīvākais, jā. Līdz tam zināšanas tika uzskatītas par tādu nesautīguma pierādījumu, par garīgo pūliņu produktu, jā, tātad tas pa brīvu. Es jau arī tādu lasot lekcijas, es taču algu saņemu pareizi. Tā ir, vai ne? Sofists tāds. Tā ir. Ja. Jūs arī visu darat pa naudu. Jums prasa padomu, jā, un te jūs prasat, kas man būs? Tā darat? Samaksā man? Tā būtu tāda sofistiska. Jā, prasa naudu. Un līdz tam zināšanas tika uzskatīts, ka tas ir pa brīvu. Šim meklējumiem vajadzēja būt atbrīvotiem no jebkādas ikdienas rūpēm un raizēm. Sofisti turpretī nodarbojas ar zinībām kā amatu, un tieši tādēļ ir tādi ieinteresēti par savu darbību saņemt naudu, kas viņiem nepieciešama, lai izdzīvotu, kā arī, lai pārvietotos no vienas vietas uz otru, meklējot skolnieks un sludinot savu mācību. Tikai daži no šiem gudrības skolotājiem ir dzimuši Atēnās, taču visi tiecās uz turieni, jo tieši Atēnās viņi atrada vislabāko augsni savai darbībai. Es varētu teikt, sofisti tādi mūsdienu salīdzinājumā kā tādi gudrības reklamētāji, saprot, jā? Tas ir labs stils, jā, tur mācīties filozofiju, tur filosofēt. Daži sofisti, piemēram, pateicoties savam amatam, kļūst patiešām bagāti, piemēram, Gorgijs varēja Delfu templim ziedot zelta statueti, tāds vēsturisks fakts. Tomēr aplami būtu uzskatīt, ka sofistu centienus noteikusi vienīgi vēlēšana nopelnīt. Klejojot, faktiski viņi tādi staigātāji, jo klejot pa Grieķijas pilsētām, viņi aktīvi izplata zināšanas, nemitīgi cenšoties paplašināt savu klausītāju loku, savu popularitāti iegūt.
Ar sofistu darbību vistiešākā veidā saistīta arī attīstība pedagoģijas jomā, kurā viņi ienes jaunus motīvus, jo par vienu no centrālajām problēmām sofistu pārdomās kļūst audzināšana, kas ir audzināšana. Jā, pēc viņa domām, ka likumība nav līdzīga īpašuma mantojumam no dišciltīgajiem senčiem, tēti un mammas, bet gan zināšanas, tas gan viņiem ir. Un tas, ka sofisti filozofijā īpaši tiek uzsvērta likumības jautājums, tā nav nejaušība, jo viņu darbības laiks ir pasaules uzskata krīzes laikmets, un šo krīzi veicina arī izmaiņas tradīciju un normu izvērtējumā. Grieķijā šajā laikā ietekmīgs kļūst arī demokrātijas institūts, mazinās vecās aristokrātijas ietekmes, faktiski sabiedrība attīstās, veidojas arī sakari starp dažādām polisām, kā arī ārpasauli notiek tāda arī pieredzes domas apmaiņa, un tāpēc es negribētu teikt, ka sofists ir pavisam slikts, pieredzes apmaiņa notiek. Bet likumiskajās normās un likumos nepārprotams sāk iezīmēties ētiskais relatīvisms. Proti, ka šodien es esmu labs un rītā es vairs neesmu labs, apmēram tā. Apšaubot, protams, ka sofisti apšauba tradīcijas absolūto raksturu, sofisti vienlaikus apliecina prāta un izglītības varu, ka prātam un izglītībai ir vara pār cilvēku. Tieši tāpēc arī Protagors saka, ka cilvēks ir visu lietu mērs. Tieši tādēļ ir pamats viņus, kā to dažkārt dara filozofijas vēsturnieki, dēvēt arī par sengrieķu apgaismotājiem, informatoriem. Sofistiem bieži, bet ir tīpaši viņu dzīves laikā, pārmests, par kosmopolītismu, necieņu pret dzimto pilsētu. Daudzu savu pilsētas patriotu vērtējumā viņi ir tikai tādi klaidoņi, tukšu salmu kūlēji un sabiedriskās kārtības grāvēji. Jāsaka, ka senajiem grieķiem, kā to apliecina Homēra epos, uzticība arī dzimtajai polisei ir viena no svētākajām jūtām, tātad no tradīcijas viedokļa pārmetumi sofistiem šķiet pamatoti un pat pelnīti. Tomēr šo situāciju var vērtēt arī no cita viedokļa, kas ne tikai attaisno sofistus, bet arī apliecina viņu pozīcijas, kā jaunu, pārāku vēsturisku situācijai atbilstošu darbību, jo viņu darbībā iezīmē jaunu pilsonisko ideālu, proti, to Hellādu, par kuru patriotiem viņi sevi uzskatīja, Hellādu, iedomātā pilsēta. Sofistu filozofiskie meklējumi jaunas pasaules izpratnē likumsakarīgi ved arī pie jaunas cilvēka izpratnes. Grieķi pirms un arī pēc sofistu darbības laika ir pārliecināti par to, ka tieši viņi ir apveltīti ar īpašām spējām un līdz ar to privilēģijām citu tautu vidū. Sofisti atklātu skatienu raugoties pāri savas polis ietvariem, konstatēja, ka nav nekādu principiālu atšķirību starp dažādu tautu un polišu pārstāvjiem, ka visi ir cilvēki. Saprotiet? Tātad sofists, piemēram, Antifons izsaka pamatotu pārmetumu saviem līdzpilsoņiem. Un viņa citāts ir tāds: mēs sajūsmināmies par tiem, kas ir izšķiltīgi no dzimšanas un godinām viņus, bet tos, kam ir neskaidra izcelsme, mēs necienam. Un tad viņš pasaka tā, ka gan tas, ko mēs cildinam, gan arī tas, ko mēs nicinam, ir cilvēks. Un es šo sofistu domu vienmēr tā pārņems arī priekš sevis, ka pirmkārt, mēs jau esam cilvēki. Un jāmeklē šis cilvēciskais, jo man ir ļoti arī pašam pieņemams, ka cilvēks ir visu lietu mērs. Piekrītat? Ārmāns ar savu mērauku mēru, es Jānis ar savējo, pareizi, jā. Viktors ar savu, un Daniels ar savu, Dmitrijs ar savu. Sofisti padarot cilvēku par visu lietu mēru, izziņu radikāli subjektivizē, ļoti izteikti subjektivizē, tas ir saistā ar cilvēku kā garīgās un ietikliskās būtnes īpatnībām. Vienā no spilgtākajām liecībām par to ir Protagora vārdi.
Sāstošajam vējš ir augsts, nesāstošajam nē. Līdz ar to varētu domāt, ka katrs no mums dzīvo faktiski savā atšķirīgajā domas pasaulē. Vai tādā gadījumā vispār var runāt par kaut kādu objektīvu izziņu? Piekrītat? Par kādu tur objektīvu izziņu? Pēc Protagora domām patiešām nav absolūtas patiesības, taču ir tas, ir kas tāds, kas padara vienu patiesību pārāk pār otru. Ja, viņiem, piemēram, tas mūžīgais tic, ka mana patiesība ir pārāk pār otru. Ja, tas ir noderīgums, tas, kas šķiet pieņemams un liederīgs, taisni man. Līdz ar to par gudrā cilvēka uzdevumu kļūst pārliecināt sabiedrību pieņemt viņam izdevīgu patiesību. Ka sabiedrība pieņems viņam izdevīgu patiesību. Un tas faktiski ir šis sofisms. Ko, studenti, vai beidzam? Ir puse. Spējāt izturēt? Kā bija? Sakiet. Bija labi. Bija labi, jā. Ko tad tiekamies tad nākošo otrdien atkal, jā? Jā. Nākošo otrdien tad laikam no rīta, šodien bija mehāniķi, tad būs elektriķi un ostinieki, jā? Un tad jau 10. atkal lekcija, jā? Jā, viss labi. Atvedamies, paldies jums visiem. Visu labi. Es nosūtīju tēzes. Jā.